Dievs, kam slava dotā, debes zemes radītājs, Dievs trīs vienīgs svētā godā. Tēvs, Dēls, Gars, mans žēlotājs, Tava valstī zvaigznes ir, kas no dienas naktī šķir. Palīdzi šai rītā jaukā, arī garā atmosties, svētī mūs tu mājā laukā. Tavā ceļā turēties un bez bailēm dienu sākt, ticībā tev tuvāk nākt. Vadi lūdzams visās vietās, mani saviem vārdiem tu, sāktams pēkams savas vietās, gaidu tavu padomu, grūtā brīdī palīdzi, šodien Tēvs un mūžīgi. Cik jauki ir tavi mājokļi, pulku kungs! Mana dvēsele augst un vārkst pēc kunga pagalmiem, mana sirds un mana miesa gavilē dzīvajam Dievam. Svētīti ļaudis, kuru spēks tevī, tempļa ceļš viņu sirdīs. Kad tie nāk cauri balzam koku ielejai, tā izverda avotus, to svētībā ietin lītavas. Tie dodas no spēka pie spēka, līdz visi stāv Dieva priekšā. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam garam. Āmen. Ja mēs esam šorīt nākuši Dieva tuvumā sajust un satvert Dieva mīlestību, tad esam aicināti uzteikt netaisnību un nodot savas vainas Dievam. Sūdzēsim viņam visas sirds raizes un sāpes klusā sirds lūgšanā. Mīļie, Dievs jau vispirms mūs ir mīlējis un devis vārdu pār visiem vārdiem, dāvājis savu mieru šai baiļu un nedrošības māktajai pasaulē. Tiklīdz jūs esiet godīgi atzinušies, Dievs uzgriež muguru jūsu grēkiem un izlej skaidru žēlastību pār jūsu sirdīm. Ejiet tālāk, zinādami, ka viss ir piedots un aizmirsts Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Svētīgi tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā. Klausīsimies Dieva vārdu. Pirmais lasījums ir no 84. psalma. Cik jauki ir tavi mājokļi, pulku kungs! Mana dvēsele augst un vārkst pēc kunga pagalmiem. Mana sirds un mana miesa gavilē dzīvajam Dievam. Pat putns rod mājas un bezgalīgu līgzdu, lai perētu putnēnus pie taviem altāriem. Pulku kungs, mans ķēniņ un Dievs, svētīti, kas tavā namā mīt un allaž slavē tevi. Svētīti ļaudis, kuru spēks tevī, tempļa ceļš viņu sirdīs. Kad tie nāk caur balsām koku ielejai, tā izverd avotus, to svētībā ietin lītavas. Tie rodas no spēka pie spēka, līdz visi stāv Dievu priekšā Ciānā. Āmen. Otrais lasījums ir no Pāvila 2. vēstules Timotejam, 4. nodaļas.
Es jau tieku ziedots, kā lēmais upuris, un manas aiziešanas laiks jau ir klāt. Krietno cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis un ticību saglabājis. Vēl tik man atlicis taisnības vainags, ko tajā dienā man piešķirs kungs, taisnais tiesnesis. Un ne tikai man, arī visiem citiem, kam viņa atnākšana ir mīļa. Manā pirmajā aizstāvībā pie manis nebija neviena, bet visi mani pameta. Lai viņiem tas netiek pieskaitīts. Man līdzās bija kungs un apveltīja mani ar spēku, lai caur mani tiktu paveikts sludināšanas uzdevums un visas tautas dzirdētu vēsti un tiktu izrautas no lauvas mutes. Mani atbrīvos kungs no jebkura ļauna darba un izglābs savai valstībai, kas debesīs. Viņam slava uz mūžu mūžiem. Āmen, āmen, aleluja. Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Mēs šorīt ieklausīsimies evaņģēlija vārdos no Lūkas 18. nodaļas, sākot ar 9. pantu. Un dažiem, kas sevi uzskatīja par taisniem, bet pārējos nicināja, viņš stāstīja šādu līdzību. 2 cilvēki ienāca templī Dievu lūgt. Viens bija farizejs un otrs muitnieks. Farizejs nostājies savrup lūdza tā: Dievs, es tev pateicos, ka neesmu kā pārējie cilvēki, laupītāji, ļaundari, laulības apgādītāji vai arī kā šis te muitnieks. Es gavēju 2 reizes nedēļā un dodu 10. tiesu no visa, ko iegūstu. Bet muitnieks, attālāk stāvēdams, neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet sitot sev pie krūtīm sacīja: Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Es jums saku, šis nogāja savās mājās attaisnots, bet tas otrs ne. Jo katrs, kas pats sevi paaugstina, tiks pazemināts, bet kas sevi pazemina, tiks paaugstināts. Āmen. Kungs, esi mums žēlīgs, ka tavu vārdu klausāmies, lai to saprotam pašā visdziļākajā būtībā un mācāmies no tā, kā tev patīkami dzīvot. To lūdzam caur tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu. Āmen. Viņi sevi slavē, reklamē un iesaka. Viņi ir pārliecināti, ka viņu lietotie produkti, apģērba līnijas un automašīnas ir ievērības cienīgs dzīves stila standarts. Viņi sevi uzskata par slavenībām un ne tikai influenceriem, bet arī par paraugu, pēc kā sabiedrībai būtu jādzīvo, kā jāģērbjas, ko jāēd, kā jāizskatās, kādas diētas jāievēro, kur jāceļo un ar kādiem cilvēkiem jāsatiekas. Viņi
tiecas noteikt sabiedrības domu un standartus. Par viņiem raksta ziņās ar nosaukumu Kā sabiedrībā pazīstami cilvēki pavadīja nedēļas nogali. It kā svarīgāku, daļāku, būtiskāku cilvēku un notikumu bez viņiem ap mums vispār nebūtu. Man patīk Jura Ulmaņa pretreakcija, rādot fotogrāfijas no kara Ukrainā, kā sabiedrībā nepazīstami cilvēki pavadīja nedēļas nogali un rāda ievainotos, jaunos un vecos ar pārsietām, asiņainām galvām, nogalinātos, pārgurušus karavīrus ierakumos un cilvēkus pie savu sagrauto māju drupām. Jā. Man farizēji šķiet ļoti līdzīgi šīm svarīgajām, modernajām, stilīgajām mūsdienu slavenībām. Viena atšķirība tā, ka viņi bija mesijas gaidīšanas laikmeta reliģiski politiska kustība. Vārds farizēji nozīmē atsevišķie vai izceltie. Jūdu tautas reliģisko nacionālo vērtību un tradīciju ziņā. Farizēji uzskatīja, ka jūdu pestīšana pastāv stingri ievērotos ticības likumos, pat nevis mazākajā mērā nepadodoties pagānu tautu ietekmei. Taču viņi mēdza pieaugt dievišķai atklāsmei sava veida maldus, kas varēja būt vis tālāk no patiesības. Morālā ziņā farizēji bija sīkumaini formālisti. Viņi uzskatīja par saistošu ne tikai Mūzes likuma ievērošanu, bet arī visas rakstu zinātāja likuma interpretācijas. Un bieži vien, kā prakse rādīja, šie cilvēciskie priekšraksti bija nozīmīgāki par pašu likumu. Citiem vārdiem sakot, viņiem forma bija svarīgāka par saturu. Farizēju vidū valdīja uzskats, ka ja cilvēks kaut vai tikai ārēji ir izpildījis visus ticības priekšrakstus, viņš vairs neko nebūs nekad dievam parādā. Cik šķietami vienkārši. Kaut kas tāds kā dvēseles tiekšanās pēc dieva, diemžēl farizējiem bija sveša. Tātad, neraugoties uz sākotnēji labu nodomu saglabāt ticību tīru no pagāniskās ietekmes, farizēju dievbijība arvien vairāk un vairāk aprobežojās tikai ar reliģisko formu pildīšanu. Lai gan ārēji farizēji spēja atstāt par sevi labvēlīgu iespaidu tautā, tomēr iekšēji viņus raksturoja liekulība, augstprātība un pūļa nicināšana, pazemošana. Tieši ar šo parādību konfrontējās Jēzus savās līdzībās. Vai jums, kā mūsdienu, modernajiem cilvēkiem, tas neliekas kaut kur dzirdēts fenomens? Reiz pa reizei te pašā televīzijā un internetā, kad tiek atspoguļots kāds skandāls vai nu par slavenībām, vai nelietīgi pie naudas piekļuvušajiem, vai kādiem noziedzniekiem, jebkādā veidā un mērā, tas, kurš tiek apsūdzēts un apknābāts, tas, kuram liek justies vainīgam, iet galvu nodūris. Kādu apsūdzību mapīti sejai priekšā pielicis vai uzmetis sev virsū kādu drēbes gabalu, nokautrējies no fotoaparātu zipspuldzēm un žurnālistu neskaitāmajiem mikrofoniem, cenšoties viņu padarīt vēl vainīgāku, nosodot, nonievājot. Tāds mūsu šī rīta evaņģēlija tekstā ir nabaga muitnieks. Ne jau bez vainas, bet gaužām pazemīgs kļuvis un tik tiešām nogrēkoties, apzinājies. Muitnieki romiešu okupācijas laikos bija nodokļu iekasētāji Romas impērijai par labu. Šis apstākļis vien jau padarīja viņus par noziedzniekiem pārējās tautas acīs. Viņu slikto slavu vēl vairāk pastiprināja tas, ka muitnieki varēja iekasēt vairāk naudas, nekā bija paredzēts maksāt nodokļos, un tādā veidā iedzīvoties visai lielā bagātībā, ja salīdzina ar pārējo tautas daļu. Un šāda muitniekiem nelabvēlīga parādība, jeb uz šāda te fona, bija brīnišķīga iespēja farizējiem jo spoži paspīdēt. Tātad divi
cilvēki iegāja svētnīcā lūgties. Viens bija farizejs un otrs muitnieks. Viens bija pārliecināts par savu taisnīgumu, otram nevajadzēja lielāku vainas pierādījumu par sevi pašu. Viens lapatikā apcerēja savus tikumus, otrs bailīgi cerēja uz piedošanu. Iedziļinoties Jēzus mācībā, mēs konstatējam, ka Jēzus savas misijas pamatā vienmēr lika Tēva gribas pildīšanu. Bet viņš arī apgalvo, es un Tēvs, mēs esam viens. Gan cēlonis, gan sekas šai vienotībai ir Tēva gribas pildīšana. Tādā veidā Jēzus atklāja, ka arī cilvēka dzīvē Dievs tiecas ienest šo vienotību, kas padara par absolūti nepieciešamu, līdzīgi kā tas bija Jēzum. Tēva gribas pildīšanu, kuras mērķis atkal un joprojām ir tas, lai cilvēka dzīvē iestātos pilnīga vienotība ar Dievu. Tātad, pildot Dieva gribu, cilvēks nonāk arvien ciešākā vienotībā ar Dievu. Un pastāvot šajā vienotībā, viņš arvien vairāk piepilda Dieva gribu. Bet atgriežoties pie līdzības par farizeju un muitnieku, paliek aktuāls sekojošs jautājums. Kurš no viņiem ir izpildījis Dieva gribu? Citiem vārdiem jautājot, kurš no viņiem ir atradis saikni ar Dievu? Vai farizejs, kas pats sevi uzskatīdams par taisnīgu, līdzinās cilvēkam, kurš velkot sevi aiz ausīm cenšas pacelt pats sevi? Vai tomēr muitnieks, kas nokāpjot savas cilvēciskās nabadzības pašos zemākajos slāņos, atļauj, lai pats Dievs viņu paceļ savos augstumos? Vai ir iespējams uzpirkt Dievu, veicot reliģiskas darbības? Vai tomēr pestīšana balstās Kristus asinīs, kādēļ mēs varam saņemt piedošanu un dzīvinošu saikni ar Dievu? Vai cilvēks spēj kļūt pats par savas pestīšanas nodrošinātāju? Jāizvērtē no jauna sava garīgā dzīve šo Jēzus vārdu gaismā, jo katrs, kas pats sevi paaugstina, mēs dzirdējām evaņģēlijā, tiks pazemināts. Bet kas sevi pazemina, tiks paaugstināts. Lai Dievs mūs uz to šodien svētī, ka ielūkojamies sevi un ne tik daudz slavenībās, kas savu dzīvesveidu popularizē kā vienīgo pareizo, un tad ar tādu patiesi kritisku aci, lai pārlūkojam savu iekšējo būtību ar visu, kas tur nāk komplektā. Lai tad raudzītu, vai mēs sevi spējam tikai paaugstināt, ja vai esam pietiekoši stipri garā un dvēselē, lai pazeminātu sevi Dievam par godu. Ka viņš nāk un mums pieskaras ar savu paaugstinošo svētību. Āmen.
Mēs neesam vieni. Mēs dzīvojam Dieva pasaulē. Mēs ticam Dievam, kas radījis un rada, kas nācis Jēzū, vārds tapis miesa, lai izlīdzinātu un darītu pa jaunu, kas darbojas mūsos un citos caur garu. Mēs ticam Dievam. Mēs esam aicināti būt par baznīcu, līksmoties Dieva klātbūtnē, dzīvot ar cieņu pret radību, mīlēt un kalpot citiem, meklēt taisnību un pretoties ļaunumam, sludināt Jēzu krustā sisto un augšām celto, mūsu tiesnesi un cerību. Dzīvē, nāvē, dzīvē aiz nāves, Dievs ir ar mums. Mēs neesam vieni. Pateicība Dievam. Lūksim Dievu. Dievs, tu nebija vēlīgs farizejiem, kas tev pateicās par to, ka nav tādi kā citi cilvēki. Tiesa, viņi gavēja un maksāja 10. tiesu un bija no tā saucamo labo ļaužu aprindām, taču viņi runāja, bet nedarīja. Viņi lepojās ar savu taisnību, bet nicināja citus. Dievs, pasaule bija farizeju pilna vakar, un tā ir arī šodien. Un te nu šorīt tu mūs mācīji, ka farizeji nav tikai tie citi, slavenības, bagātie, ietekmīgie, populārie. Mēs arī esam farizeji, kad lepojamies ar savu taisnīgumu, bet mūsu sirdis nav dāsnas. Mēs arī esam farizeji, kad nosodām rasismu un diskrimināciju, bet neatzīstam tiesības būt citādiem. Mēs arī esam farizeji, kad metam akmeni uz laulības pārkāpēju, bet neatzīstam, ka pārkāpums sākas ar skatienu. Mēs arī esam farizeji, kad rūpējamies par citiem tādēļ, lai būtu izdarījuši labu darbu, nevis pašu rūpju, mīlestības un cieņas dēļ. Mēs arī esam farizeji, kad slavējam tevi par visu labo, kas ar mums notiek, bet aizmirstam lūgt piedošanu par saviem caurumiem dvēselē. Mēs arī esam farizeji, kad iedomājamies, ka esam tīrāki un vairāk pelnījuši Dieva mīlestību nekā tie citi. Mēs arī esam farizeji, kad to neizrādot meklējam pirmo vietu pie galda. Mēs arī esam farizeji, kad pamanām skabargu viens otra acī, bet neredzam baļķi savējā. Dievs, dziedini mūs no šīs kaitas, tieksmes pakāpties uz salīdzinājumiem un stāvēt uz citiem. Vairo mūsos apziņu par pieļautajiem grēkiem, bet vēl vairāk pārliecību par tavu žēlsirdību. Dievs dāvā mums bērna sirdi, lai mēs būtu cienīgi tuvoties tavas valstības neizmērojamajām bagātībām. Dievs, mēs lūdzam tevi, kas esi mūsu sargs un dvēseļu radītājs, kas veido cilvēku visā tā veselumā, kas esi visas cilvēces Dievs, sargs un glābējs, samierinātājs un pārvaldītājs. Mēs lūdzam tevi, Dievs, savā mīlestībā uz cilvēkiem apžēlojies par visiem ciešanu piemeklētajiem un dāvā viņiem pēc kā katrs visvairāk ilgojas. Uzvaru Ukrainai, ka šajā laikā tik nežēlīgi smagi cieš joprojām. Izbeidz nogalināšanas Gazā un Izrēlā, ienes mieru visur, kur pēc tā ilgojas. Novērs dabas katastrofas un atjauno dzīvi tur, kur tās nesušas smagus postījumus. Dāvā dziedināšanu un atvieglojumu visiem, kas cieš pie veselības un ir kādu lielu dzīves neskaidrību priekšā, raudot, skumstot un bēdājoties. Un kā ar krāsainajām lapām apber mūs šajā rudenī ar savu mīlestību, mieru un cerību. To lūdzam Jēzus Kristus vārdā, mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds,
Lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas kungs, lai tevi svētī un pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz tevi un lai dod tev savu mieru. Āmen. Kas vienmēr uz Dievu cerēs, tie dabūs jaunu stiprumu. Par Kristus mācekļiem tie derēs un apvilks svētu glītumu. Kā eģiptie uz augšu celsies, pret debesīm, kur gaisma plūst. Staigājoties spēkus melsies, kad dzīves stiprie balsti lūst. Tie savu dvēseli ikdienas pie dzīvā ūdens piedzina. Kaut dažreiz grēks pie viņiem sienās, tie pārstāv kārdināšanā, jo debes Tēvs par viņiem gādā, un viņa atstos visur redz. Tiem visur šauro ceļu rādā, un tos ar žēlastību sēdz. Tiem sirdīmies kā jūras dzelmē, tu spērlē droši glābātā. Par grūtā cīņā pēdu svelmē, nav dārgā manta laupītā. To gaisu uz augšu priecīgs dodās, no zemes tvaikiem putekļiem. Top nastā vieglas stiprums rodās, jo ticībā to piešķirtiem. Un sirdīs liesmo mīlestībā, kas Jēzus Kristus iedotā. Tā stipra savā uzticībā, kad sirds ar sirdi vienotā. Tā apsiem brūces dziedē kaitēs, kad asi bedu